Slovākija pievienojās Eirozonai tieši līdz ar ekonomikas lejupslīdes sākumu 2009. gada 1. janvārī. Tieši šajā gadā Slovākijas ekonomika, kura pirms tam piedzīvoja strauju izaugsmi, samazinājās par 5%. Tomēr Slovākijas parlamenta deputāts Ivans Miklašs, kurš bija valsts finanšu ministrs laikā, kad tā pievienojās Eirozonai, joprojām ir pārliecināts, ka eiro Slovākijai bija pareizā izvēle. Mēs pievienojāmies Eirozonā pašā pasaules finanšu krīzes kulminācijas brīdī, kam sekoja ekonomiskā krīze. 2009. gads bija pats smagākais gads pasaules ekonomikā. Tajā laikā Slovākijas ekonomika samazinājās par 5%. Pirms pievienošanās mēs piedzīvojām straujāko ekonomikas pieaugumu savā vēsturē. 2007. gadā tā bija izaugsme par 10,4%, pirms tam 2006. gadā par 8,5%. Sagatavošanās laikā un tieši pirms pievienošanās Eirozonai mūsu ekonomika bija ļoti stipra un ļoti strauji auga. Tomēr man jāsaka, ka mūsu dalībai Eirozonā galvenokārt ir bijusi pozitīva ietekme un tā ir joprojām. Protams, tagad situācija ir citāda, ne tikai pasaules finanšu krīzes dēļ, bet arī Eirozonas krīzes dēļ. Ir potenciāli draudi eiro ilgtspējībai un arī saistībā ar izmaksām citu valstu glābšanai. Tomēr es domāju, ka tas bija labs lēmums. Vēl viena Eirozonas priekšrocība ir tā, ka tā rada spiedienu īstenot atbildīgāku ekonomikas politiku valstī. Galvenais arguments par labu Eirozonai bija tas, ka tādai ekonomikai kā Slovākija, kas ir ļoti maza un ļoti atvērta ar ļoti intensīvām attiecībām ar Eirozonu un Eiropas Savienību, ir strateģiski labi, cik vien ātri iespējams būt tur, pēc tam, kad sasniegts līdzsvarots pamats. Pats svarīgākais arguments bija tas, ka pēc pievienošanās Eirozonai ievērojami samazinājās transakciju izmaksas, nebija vairs jāmaksā komisijas maksas par valūtas maiņu. Ekonomikā, kur ārējā tirdzniecība ir cieši saistīta ar Eirozonu, tam ir nozīmīgs tiešs ekonomisks efekts. Vēl viens svarīgs iemesls bija valūtas kursa stabilitāte, jo eiro bija un ir daudz stabilāka valūta nekā vietējās valūtas. Vietējās valūtas kurs bija svārstīgs, bet nevienmēr svārstības notika tāpēc, ka kaut kas notika pie mums. Tas notika grupā, īpaši tādēļ, ka mēs piedaram Višegradas valstīm, kur ietilpst Polija, Čehija, Ungārija un Slovākija. Ja kaut kas notika, piemēram, Polijā, nosvārstījās visas 4 Višegradas valūtas. Ekonomikai, kas ir atkarīga no ārējās tirdzniecības, eksporta un importa, protams, ir ļoti grūti, ja valūtas svārstās un ja tās svārstības ir neparedzamas. Iemesls, kāpēc mēs tikām atzīti par reformēto tīģeri un kāpēc mēs tas šodien vairs neesam, nav eiro. Iemesls ir tas, ka valdība pēc 2006. gada neturpināja reformas. Viņi tās neatcēla, bet arī neko nedarīja. Ja jūs salīdzināt mūsu šodienas situāciju ar situāciju kaimiņu valstīs saistībā ar dalību Eirozonā, mēs joprojām no tā gūstam labumu. Ļoti labs piemērs ir Volkswagen lēmums pagājušā gada janvārī, kad Volkswagen paziņoja, ka nolēmuši investēt lielu naudas summu, man šķiet 3 vai 4 miljardus eiro Bratislavas rūpnīcā. Volkswagen pieder uzņēmums Bratislavā jau kopš 1992. gada, bet 2 gadus atpakaļ viņi bija lēmumu pieņemšanas procesā par to, kur veikt jaunas investīcijas. Visas Višegradas valstis bija kandidāti šīm investīcijām. Beigās viņi izlēma par labu ieguldīšanai Bratislavas rūpnīcas paplašināšanā un atklāti paziņoja, ka par labu Bratislavai izlēma tādēļ, ka Slovākija ir Eirozonā. They decided for Bratislava was that Slovakia is member of Eurozone.